Tur kur te bez ceļu uz Rīgu, ja nav kafija. Šodien dodos uz mazu piedzīvojumu, cik piedzīvojums pēc saucamā ekipējuma, tā kā mums teica, saistībā ar mans pirmais maratons Rimi Rīgas. Tagad man pareizi izzināt uz galam. Un jā, braucam pakaļ un beidzot ir gaišs un kaut ko var bišķi arī ierunāt. Aizbrauc pastīsies, kas un kā tur notiek. Ko tu vairāk teikt? Braucam pakaļ, aizbrauc, savāc un brauc atpakaļ mājās apmēram tā. Tā kā jā, bišķiņ visās kā kavējuši, bet kā 10 no 7 ir jābūt. 10 ir jābūt, bet esmu tikai 5 pār 10 jau esmu tur rādās. Alfā. Es nekad nemēšu iekļūt līdz Alfai kaut stunda 30, stunda 40, bet beigās tur apmēram no tāls puses ir, no manis apmēram kaut stunda 50, tā višķi sačakrējies. Nekas braucām. Tie, kas man attiecīgi seko, mēs esam tā kā draugi Instagramā vai Facebookā, arī bija redzējuši, kādas cenas ir logu šķidrumu tīrītājiem, cik bija līdzis, kas tur bija brauc, ka tur jau kāds piečuks apmēram tur bija. Tagad ir kaut kāds tur tuvu jau pie dešuk, jau pa mundulīti. Labi, es tur kaut kāds tur bija, sakot, zobus un divus es nopirku par 12 eiro. Tāpēc, ka vidēji tad ir izolgās, man tie 6, es nezinu, atkal mārketings izdomāts viņiem beigais. Bet šitas ziemas periods ir crazy, tu brauc, pirms kaut smagā tu pabrauc parādīšos, un hops, un viss stikls ir vienkārši čau, un tu reāli, tu tīri katru minūtu apmēram. Jā, labi, ka tagad vēl no ceļa kaut kāds mitrums metas augšā, bet tā, jā, un atkal tikai čikš uzspied, un aiziet, jā. Protams, kur tur Lauri čīks un tā, bet, ne jau tā, ka tur viens brauciens uz Rīgu, viens bunduls apmēram. Tas tā bišķiņ jautri. Tad smējoties pašam jādomā kaut kāds DIY variants, kā var labāk notīrīt logus. Tur jau kaut kāds tāpat es pirts smējoties klāt vai kas tur. Bet tur var man labot. Tā kā, jā, pārdomu otrdiena. Un jā, un vēl plus brauc, un man jau tā jau stikls biesas, viņš ir jāremontē. Un tāds stikls, citu kliks. Un aiziet tur līdz galam. Tā kā vēl jādomā par stikla māju steidzami. Domāju, ka nebūs tik steidzami jāmaina, bet jā, tomēr laikam būs. Tā, esmu Akropola Alfa. Taisās kaut kur es normāli tā safilmēt. Jā, iesim iekšā un tad jau kaut ko darbosimies. Kā tos lai safilmēt, nezinu, bet tas ir piedzīvojums. Ko? Kur Sportlandiņš. Iesim, gaidīsim, kā lai dosimies, kas un kā. Iesim iekšā, visu sagatavosim. Un šitā mēs finišēsim pāri maratonu finišlīnijā. Tā kā tā. Paši! Braucām augšā vīrieši. Pastaigāsim. Varbūt atradīs mani vēl kaut ko. Jā. Veikals kraujas laikās iepirkās apmēram. Tā, salikās kopā. Rekur. Jā, vēja jaciņa, vekliņš, garrocītis, legging un šortas samērīs. Tā kā ies iekšā. Uztaisīs modas sesiju. Redzēs. Paņēma laikam bišķi varbūt tās lielākas, bet kliks. Ko? Ķepsies. Tā, apakš sepiņš. Plati ir nav. Krekliņš. Normāli. 3 kamas. Varētu visu nav, bet man patīk, ka ja būs šorti un šitais, tad būs smuki. Samies pa virs stumšais. Nav. Šitā. Augšana. Tas ir normāli. Bišķi begī, bet man palikt tāds brīvāks, man patīk brīvāks bišķi. Tā kā, jā. Labi, būs labi. Tā, jā, cik viss ir.
Šitāda opcija, šitāda balta vai šitāda. Es nezinu, šitie ir tādi praktiskāki, bet negribētu balts. Balta labāk, man patīk. Tā kā uzmērīsim baltos. Kas? Tā izmēķa bija 46. jā. Šis ir 44. Bija tas ir 47. Jā. 47, 49. Jā. Un gan jau kad milimetru padosies, tad jau. Botas ir dabūts, esmu tas jau influencers. Botas ir dabūts, un parādīt botas, yeah! Eko var parādīt, arī tas ir Krists, vai ne? Pirmais kā cits cilvēks manā logā, Krists, otrais skrējies, čau. Tad tikai vēlāk šķītoties. Nu ko, visi dabūs, braucam mājās un nākamnedēļ tiekamies jau skoptreniņu. Viss. Izēja. Šopings, smejoties, ir pabeigts. Botes, šorti, legingi, krekliņš, garrocītis un vējaciņa. Jā, tas tika piešķirts mums kā dalībniekiem. Forši, jo visi zem Nike brenda, zīmola. Tā kā, tur arī es teikšu, cipars salasās, ka tur, nezinu, pašam kaut kas tāds viss būtu jāpērk, tas tā nebūtu nekāds super lētais pasākums. Botas varēja ņemt līdzi, tāpēc arī viņas tur kastēm un bija ārā. Video tāds vienkārši, kaut kas tur sanāk, kaut kas nesanāk, bet tāds arī īsi ieskatam video būs. Un apģērbs aizies uz apdruku. Jā, tur ies virsū tas mans pirmais maratons, vai Rimī mans pirmais maratons, kaut kā tā. Tāpēc, jā, viss ir izdarīts, braucam mājās. Un jādomā tālāk, viss tālāk jādarbojās, jā. Un šodien vakar takās no rīta biju skriet, šodien man ir tukšā diena. Un tad rītdien atkal būs tā, kad sāksim kustēt. Bet arī forši satiek cilvēkus, iepazīties, padiskutē. Un reāli, ko nozīmē izmā tie grupu trēniņi vai tās komunas veidošanas. Un, kad tu paliec reāli tāds, kad tu socializējies. Un ja kāds cilvēks saka, ka esmu introverts un man nevajag cilvēks, neko, tas viņš vienkārši pareizi notiec savu komunu. Jā, ar ko var padiskutēt, papļāpāt, padarboties kopā. Un jā. Tas ir tāds, varbūt, mans subjektīvs, protams, ir atkal izņēmumi un tā tālāk, bet lielākais procents ir kaut kāds pārspīlējums. Tāpēc meklēt savas komunas, smejoties, iesaistāties, darbojaties, diskutēt, kaut vai grūti ir iesaistīties, tāpat kaut ko uzdot jautājumu. Un, kāds varbūt pašķebināsies, nepatiks tavs jautājums vai vēl kaut ko, nekas, parunās ar citu vai parunās citādā. Tā arī tā komunikācijas prasme arī veidojās vispār. Tāpēc, jā, lai visiem forša diena. Un tiekamies šeit šajos nākamajos piedzīvojumos. Mans pirmais maratons.